Aizkrauks novadā visi afiši stabi vēsta par pārnovadu uzņēmēju dienu tuvošanos. Patiesi, informācija jau ir izplatīta, un mēs esam daudz redzējuši, lasījuši un dzirdējuši par to, ka 3. reizi tiek sarīkota šī pārnovadu uzņēmēju diena. Un kurš gan labāk par to var pastāstīt, kā IGA centra vadītāja Ieva Erdmane, tādēļ ar viņu arī sarunāsimies. Patiešām 3. reizi jau uzņēmēju diena, kas saucās pārnovadu uzņēmēju diena, un visa pieteikšanās ir pie jums, IGA centrā, un kā ir ar atsaucību šogad, un vai dalībnieki jau piesakās? Jā, šogad atsaucība ir daudz lielāka kā iepriekšējos gados. Jau februāra 2. pusē bija vairāk kā 50 dalībnieki pieteikušies. Šobrīd jau ir tuvu 80 dalībniekiem. Laikam jau pareizi izdarījām to, ka šogad rīkojam marta beigās, nevis februāra beigās, jo ceram, ka būs labs laiks. Un daudzi tirgotāji līdz ar to izkārtosies un piedāvās savus produktus un pakalpojumus ārā. Ceram uz saulainu laiku, un tā, kad ļoti liela izvēle, tālākie braucēji mums ir no Valmieras, no Siguldas, no Rujienas. Priecājamies par kaimiņu novadiem, kas ir pieteikušies, tā ka šogad dalībnieki būs daudz vairāk kā pagājušajā gadā. Vai varam atklāt, kāds ir šis produkcijas klāsts? Parasti jau šie lielie gada tirgi, kas ir IGA centrā, katru mēnesi ir tādi vairāk vērsti uz zemniekiem un amatniekiem un dažādiem tādiem sīktirgotājiem, varētu teikt. Vai šajā uzņēmēju dienā ir kaut kas tāds no pieteiktās produkcijas kaut kas interesantāks nekā parasti? Man jau liekas, tie amatu meistari, kas brauc ar saviem produktiem, viņi tiešām ir ļoti interesanti. Būs plašā klāstā linu izstrādājumi. Šogad ir pieteikušies vairāki maizes cepēri, maizes meistari. Ne tikai slavenā Sveitas maize, bet arī citi ir. Kalēja meistari būs ar pinumiem, būs dažādi. Arī dāmām kosmētikas lietas un tādas skaistas, jaukas lietas sev ikdienai un dāvanām būs šajā izstādē mums un pārdošanā. Jā, atliek tikai piepūst vaigus un doties un izvēlēties no šī bagātīgā klāsta, kas parasti ir uzņēmēju dienās. Saki, vai ir arī tādi lielāki uzņēmumi, jo esam dzirdējuši, ka drīkst pieteikties gan uzņēmumi, gan izglītības iestādes, gan dažādas uzņēmumi un privāti personas, kas var piedāvāt kādus pakalpojumus un ierasties ne tikai ar produkciju, bet arī ar savas firmas reklāmu, vai ir arī tādi lielāki uzņēmēji pieteikušies? Šogad interesanti būs viena firma, jauna firma ar gaismas reklāmu piedāvājumu, tā kad uzņēmējiem, kam interesē savas vizuālā reklāma ārpusē, varēs iepazīties ar šiem jauniem, viņi pirmo reizi mums būs. Tradicionāli man ir prieks, ka ļoti skaisti, ļoti bagātība ar savu piedāvājumu ir Fantāzija, Vecsiljāņi ar savu produkciju un arī veikals Pakaus būs, firma Pakaus ar savu produkciju. Tas no tādiem pazīstamākiem, kas ar savu produkciju būs. Man liekas, būs ļoti interesants arī Aizkrauks novada ģimnāzijas jaunieši ir pieteikušies ar savu ideju, ar savām firmām un to, ko viņi ir izdomājuši, ar ko varētu startēt šai uzņēmēju dienā. Tas ar mums, domāju, būs pārsteigums un tāds patīkams pārsteigums. Jā, un tad varbūt jau esam to saturu sākuši nedaudz pieskarties pašam saturam, varbūt parunāsim par pašu programmu, cikos un kā un kas notiks. Tas, kas attiecas uz pircējiem, tad aicinām pircējus principā jau pēc 8 mēs būsim tā, ka, ja kādam tā ir darba diena, tad jau no 8:00 droši varat doties uz IGA centru, tirgotāji būs un gaidīs jūs. Tā svinīga atklāšana mums ir 10:00. Tad arī mēs sveiksim visus mūsu nominētos uzņēmējus. Nekur iepriekš mēs nestāstam, kas tie tādi ir un par ko mēs apbalvosim, lai tas ir pārsteigums. Un es domāju, vairākiem tas tiešām būs tāds pārsteigums. Un tad no 11:00 mums sākas ļoti skaista, bagātīga semināra programma maziem vidējiem uzņēmumiem, kas attiecās tieši uz investīciju programmām, uz dažādām atbalsta iespējām. No 10:00 arī mums sākās gan degustācija
konsultācijas pie tirgotājiem, gan arī šogad es aicinātu, mēs veidosim kinozāli. Kinozāli darbosies visas dienas garumā, kur mierīgi apsēžoties, padzerot mūsu sagādāto tēju, varēs skatīties visas iepriekš veidotās filmas par mūsu novadu, par Aizkraukli. Arī Kaiviņu novadu ir pieteikuši, kad vedīs savas filmas un rādīs. Tie būs Skrīveri, Koknese un arī mūsu sadraudzības novads Birži vedīs savu filmu, kas ir par turismu. Tā, kad, tas tāds jaunums, uz ko mēs aicinātu, kas varētu patikt cilvēkiem arī šajā dienā. Ne tikai iepirkties, bet arī tā jauki pavadīt laiku. Tad jau uzņēmēju dienu var saukt arī par starptautisku. Lietuvieši, manuprāt, jau arī 3. gadu ierodās ciemos pie mums. Vēl tikai jautāšu, kā ir ar pieteikšanos, vai tā jau ir beigusies, vai tā turpinās un līdz kuram datumam tā turpināsies? It kā pieteikšanās šodien ir pēdējais datums, bet es gribētu teikt, ka, ja ļoti vēlās un ir ko vest un parādīt, droši zvaniet un vietiņu atradīsim. Ja? Varbūt ne gluži priekšā un pašu galveno centrālā zālē, bet vietiņa būs, nevienu neatraidīsim. Domāsim, kā palīdzēt, kur izvietot tā, ka zvaniet vēl noteikti līdz kaut kādai otrdienai, trešdienai droši vēl var zvanīt, vietiņa būs. Tātad Ievai Erdmanai uz Iga centru visdrošāk zvanīt, ja esat palaidis garām informāciju un vēl tomēr karsti vēlaties, tad Ievas telefons ir arī uz šiem te plakātiem, kas ir pilsētā. Ievas telefons ir arī Aizkraukles mājaslapā www.aizkraukle.lv un zvaniet un zinu, ka viņa ir atsaucīga un pieņems jūs. Vēl noslēgumā varbūt kāds vēlējums vai aicinājums vai varbūt kaut kas tāds, kas šogad ir savādāk nekā citus gadus. Jā, vēlējums ir vakara daļā, nolikt dienas rūpes nost un doties uz mūsu darba kolektīvu balli, uz kuru mēs aicinām ikvienu lielāku, mazāku kolektīvu ar groziņiem doties uz kultūras namu, kur būs vakarā ļoti jauka programma, ļoti interesantas izklaides. Tikai tur arī būtu vēlams iepriekš pieteikties kultūras namā, arī visa informācija ir internetā mājaslapā, un tad tā pārnod uzņēmējas dienas noslēgums mums būs ļoti skaists un emocionāls būs kultūras namā. Tur jau to atkal vairāk Anta zinās pastāstīt. Jā, patiesi, un tas ir jaunums, ka mums ir vakara izklaides programma un līdz ballē, tātad līdz 21. datumam piesakamies, bet ja vēlamies iegādāties biļetes uz Dona koncertu ar 50% atlaidi, tad līdz 14. martam. Paldies, Ieva, par sarunu. Sekojam līdz informācijai un, protams, tiekamies 22. martā Igas centrā. Sestdien, 8. martā Aizkraukles pilsētas kultūras namā notika 2013. gadā dzimušo mazuļu un viņu vecāku sveikšanas pasākums, kurā pašvaldības sagatavoto simbolisko dāvaniņu pūra kastīti radītām zeķītēm saņēma 53 mazie aizkrauklieši. 2013. gadā Aizkrauklē deklarēti 95 jaundzimušie. Tas ir par 1/3 vairāk nekā 2012. gadā. Aizkraukles novada pašvaldība mazuļu sveikšanu rīko jau 2. gadu, un tas notiek sadarbībā ar biedrību Vecāki Aizkrauklei, taču pūra zeķītes adījušas senioris no pensionāra biedrības. Pasākumā koncertēja Aizkraukles pilsētas kultūras nama bērnu popgrupas Meduslāsītes paši jaunākie dziedātāji. Aicinām visus tos vecākus, kas nevarēja ierasties pasākumā, saņemt saviem bērniem domātās dāvaniņas pilsētas kultūras namā. Jāsaka, labdien, ikvienam saprotu šodien šai zālē. Sajūtas ir vienreizējas un vienreiz gadā laikam tādas šeit ir. Patiesi prieks kopā sabiedriskā organizācija Vecāki Aizkraukli, jau 2. gadu. Mēs varam svinēt Aizkraukles 13. gada mazuli šogad. Un vēl lielāks prieks ir, tāpēc, ka šogad ir par 1/3 vairāk šo bērnu. Iespējams, ka tāpēc, ka mēs šādas sumināšanas sākām rīkot. Varbūt ir kāda cerība uz dzīvi labāk palikusi valstī. Varbūt arī pašvaldībā. Bet vēl šodien ir tāda īpaša diena, varbūt ir tāda sakritība. Man liekas, visas ziņas centrā ir sieviete. Tādēļ cienītās dāmas, māmiņas, vecmāmiņas, atļaujiet jūs visas sveikt šajā skaistajā dienā. Lai jums tā ir priecīgi, laimīgi un piepildīt. Tiešām mazuļiem, kas 13. gadā ir nākuši mūsu novadā, mūsu pašvaldībā, pasaulē,
gribētu cerēt, ka viņi savās ģimenēs jutīsies laimīgi, viņi tiks mīlēti ļoti un saņemot šo vecāku mīlestību, nodrošinājumu un drošību, uzaugs par pilnvērtīgiem cilvēkiem, kuri mīlēs gan savu valsti, kuri mīlēs arī savu novadu, un par to novads un pašvaldību, es domāju, rūpēsies un centīsies. Lai jums visiem jauka šī diena. Un liels paldies, es gribēju teikt arī tām dāmām ar sirmajiem matiem, kuras nodrošinot paudžu sadarbību, miedarbību, ļoti labi simbolizē ar to, ko viņas šajās kastītais pūliņā ir sarūpējušas ar savām čaklajām rokām, nu jau 2. gadu. Paldies jums, ka jūsu siltums no sirdīm, caur jūsu prasmīgajām rokām un pirkstiem nokļūst katrā no šī ģimenei. Paldies! 9. martā Aizkrauklē notika Zemgales reģiona amatieru teātru skate gada izrāde. Abos Aizkraukles kultūras namos visas dienas garumā eksperti un arī skatītāji vērtēja un baudīja amatieru teātru sniegumu. Skatē piedalījās teātri no Ķeipenes, Sēlpils, Jaunjelgavas, Jumpravas, Suntažiem un, protams, mūsējie. Aizkraukles tautas teātris izrādīja jauniestudēto Nīlas Saimona lugu Basām kājām pa parku. Režisors Juris Kalvišķis, scenogrāfiju veidojusi Taiga Kalvišķa. Teātrus vērtēja teātra zinātniece, mākslas zinātņu doktore Līga Ulberte, režisors Arnis Ozols, aktieris dramaturgs režisors Ēriks Vilsons un Latvijas Nacionālā kultūras centra teātra mākslas eksperte Dace Vilne. Žūrija atzinīgi vērtēja aizkraukliešu sniegumu, salīdzinot to ar profesionālu izpildījumu. Uz tā lieveņa arī ir jānokļūst no milzīgām kāpnēm. Tikai 6 pakāpieni. Jā. Nu! Saki kaut ko. Ko lai es tev saku? 7 stāvi. Tas ir viss, ko tu vari pateikt. Kāpēc? Es brīnos, ka es kā atrodu tāpu un pateicu kaut vai to. Zini, es biju iedomājusies, ka tu atpērsti durvis un no lieveņa iesauksies, cik brīnišķīgs dzīvoklis. Jā. Nu, vai notiek arī? Cik brīnišķīgs dzīvoklis? Tev patīk? Jā. Tu tikai par agru atnāci, saproti, man mēbeles vēl nav atmestas. Mums atvedīs mēbeles, tas iekārtošana, te būs savādāk. Saproti? Es saprotu, Korī, kas
sapulces vidū man tik ļoti sagribējās, vai... Te noskūpstīt. Tiešām? Jā, Korī. Tu joprojām mani mīli, Paul. Korī, mēs esam pavadījuši 6 dienas viesnīcā, un tu vēl jautā. Nē, tas bija mēnesis. Bet šodien es iedomājos, ka tu atnāksi mājās no darba. Jā. Mēs paspiedīsim vienu roku un sāksim veidot ģimenes. Lai nenotiek, Mrs. Bretzer, esat sveicināta. Mr. Bretzer. Paul, Jā. zināju, ka tu kāds skolas stāvus. Es zinu arī to, ka kāds cilvēks, kas labi skumstās, es neesmu nemaz tik slikts advokāts. Ko tas nozīmē? Nu, vēl nekas nav skaidrs. Paul, ko tas Vēl nozīmē? nekas nav skaidrs. Tas kaut kas labs. Tev iedeva prātu, tev iedeva lietu. Pagaidi, nesteidzies. Man pēc kādām 5 minūtēm ir jāpiezvan, un tad tas viss taps skaidrs. Tev zvanīja. Kas? Tev zvana. Kur? Tur. Kur tur? Nu, re, kur. Kāpēc tu uzreiz neizsniedz? Halo, Frank, tas esi tu? Ko tu saki, Frank? Nē, kā advokāts es labi skumstos, tas nebija tev. Labāk stāsti, ko tu novērā? Ko tu saki? Visu prāvu? Jā, tiešām. Lieliski, Frank, lieliski. Labi, jā, es sapratu. Labi, rakstiskās liecības es sagatavošu šonakt. Es ceru, ka es tās paņēmu līdzi. Un tad rīt 8 tiekamies un sarunāsim, kā mēs rīkojamies vēlāk. Labi, Frank, es tevi mīlu, Frank! Ko tu saki, es uztraucos? Nu, Frank, nē, liecies vienā. Labi, tad līdz rītām. Tu dzirdēji, man ir prāva! Iedomājies, Korī, man ir pirmā prāva! Brīnišķīgi es dzirdēju. Un par šo nakti es arī dzirdēju. Nu, Korī, man vienkārši ir jāsagatavo rakstiskās liecības, lai mēs rīt no rīta abi divi ar Franku varētu šo lietu aizstāvēt. Es iedomājos šo nakti pavadīt savādāk. Korī, savādāk mēs pavadīsim nākošo nakti. Kādu? Šonakt es strādāšu. Bet tad rīta? Pasaki rīt. Rīt zvēru, rīt es atnākšu pēc prāvas ātrāk, un tad mēs darīsim visu, ko tu gribēsi. Un tad mēs iedomāsim kaut ko traku, neprātīgu, nebijušu, kaut ko tādu. Labi, Paul, rīt. Labi, bet tas būs rīt. Tas būs rīt. Bet mēs šovakar nevaram to darīt, to traku, neprātīgu. Korī, man rīt prāva. Man ir jāsagatavojās prāvai. Pēc būtības tā lieta bija ļoti vienkārša. Šķiet, jā, reku ir. Lūk, es esmu paņēmis līdzi šo lietu. Kam visu paņēmu līdzi? Tā. Pēc būtības ļoti elementāra lieta. Kažokādu tirgotājs ir iesūdzējis savu klienti, jā. Vakariņās, es domāju, spageti ar balto mērci, vai ne? Jā, 5. avēnijas dāma ir pasūtījis 4 ekscelentus, ekstravagantus kažokus, un tagad atsakās maksāt, par ko, protams, kažokādu. Es šodien vispār došanā redzēju kretliņu tādu ar uzrakstu spīdīgu un nopirku, Paul. Jā, un viss būtu ļoti jauki. Kažokādu tirgotais varētu realizēt šos kažokus arī kādam citam, taču šī 5. avēnijas dāma izrādās ļoti maz augumu, un tagad tos kažokus var iegādāties tikai ļoti maz vērts. Jā. Zini, es vēl nopirku kretliņu jaunu. Paskaties, tev patiks. Jā. Katrā ziņā, ja kažokādu tirgotais būtu noslēdzis rakstisko vienošanos, tad šī lieta pavisam Un vēl es gribēju uzlikt plati un tev dejot vakarā. Jā, nu maz drusciņ būs te jāsagatavo. Ko ir vērts? Cenšos pievērst tev uzmanību, bet tev jau tas neinteresē, tev tikai prāva galvā. Un mūsu ģimenes dzīve ir beigusies vispār. Ko ir? Mēs patiešām nedaudz uztraucos, ko ir. Bet tu taču gribi, lai es būtu labs advokāts, lai es būtu slāvāts. Bet vēl pa dienām, bet pa naktīm nē. Šī prāva būs tikai pirmā, pēc tam jau būs pavisam savādāk. Pēc tam es kļūšu slavens, mēs vairs atvērt savu kantoru, vai tas būs vienkārši lieliski. Bet tagad es sēdīšos pie darba. Ko es sēdu? Mēbeles tātad 5. Man teica, jā, 5 būs mēbeles. Es
ir jau 5:30. Varbūt aizķērušies kādā kašķī. Varbūt, ka domāju braukt atpakaļ uz viesnīcu? Nē, es pirmo reizi ievākšos savā dzīvoklī. Es nebraukšu atpakaļ uz viesnīcu gulēt. Es gribu gulēt savā dzīvoklī. Nu, labi. Vannas istabā, jā, vannas istabā varētu iekārtoties viens cilvēks, jā. Vannas istabā. Vai? Vannas istabā nav vannas? Ir duši. Vai? Un jau es vēspēju duši, nav vannas? Ko es zinu, ka man patīk iet vannā? Ko es varu darīt, ja nav vannas? Ir duša, nu tu esi dušā. Un sēdēs izlietnē kājas pāri un iedomāsies, ka esi vannā. Ko tas var? Šodien. Ko es ar citu, vai tu neliekas, ka šeit ir augsti? Augsti? Man sāk savu rokas. Es, piemēram, bateriju atgriezu. Bet varbūt katrs samaitājies un visā mājā ir augsti. Jā, patiešām augsts. Lūk. Augstāks kā augsts. Un es pagriezu pa labi, kur rakstīts pa labi, es pagriezu. Tā tad ir augsts visā mājā. Pagaidi, kad es kāpu pa kāpnēm, te bija krietni siltāks. Jā, pa ritēm daudz siltāks, tātad visā mājā nav sabojājusies apkur. Es domāju, ka ir jāzvana pārvaldniekam. Pagaidi, varbūt es iekuršu krāsni, un tev būs silti, un tu varēsi strādāt. Korī, lai piesildītu šo dzīvokli, tev būtu jāturina no rīta līdz vakaram. Pagaidi, nu nezvani pārvaldniekam, viņš ir Floridā. Nu labi, viņš ir Floridā, bet tu taču kāds viņa vietnieks ir uz vietas? Vietnieks nāk pa pirmdienām, trešdienām un piekdienām. Viņš būs tur. Tad otrdien, ceturtdien, sestdien un svētdienas salsi? Pagaidi līdz rītam, rīt viņš atnāks, varbūt ir apkure, varbūt tāpēc ir augsts, ka sen neviens nav dzīvojis. Koridorī arī neviens sen nav dzīvojis, bet tur tā reizē ir silti. Labi, viss, es kuru krāsni, lai debes apsildīt. Skaties, Kurināt krāsni, bet vai tev nešķiet, ka te pūš? kur te var pūst, ja visi logiem durvis ir ciet? Jā, loks patiešām ir ciet, bet te pūš cestas ziemeļa austrumu vējš. Ko tu runāji? Tu labi zini, ka durvis un logi ir ciet. Tātad Es arī nezinu. nevar pūst. Vienkārši tu nekur nevar pūst. Un tagad par kultūras aktualitātēm Aizkraukas novadā. Rīt 14. martā Klusie ūdeņi - tradicionālais neprofesionālo dziedātāju konkurss 19. pilsētas kultūras namā. Aicinām visus jau laicīgi ierasties uz šo pasākumu, un 18 stundu pirms Kluso ūdeņu koncerta sākuma mēs tiksimies ar jaunajām māksliniecēm, kuru gleznu izstāde šobrīd kultūras namā atrodas, un tās ir Beāta Kate Ločmele un Eva Mūrniece no Krustpils novada. Viņu gleznu izstāde Omē vārda diena no 10. februāra ir apskatām kultūras namā. Tā kā izstādēji nevarējām atrast piemērotu laiku atklāšanai, tad stundu pirms Klusajiem ūdeņiem būs tāds kā izstādes aizklāšanas pasākums. Tiksimies ar meitenēm, atgādināšu, ka Beāta Neva ir 5. klases skolnieces, kuras darbojas Krustpils novadā un apmeklē Kūku pagasta radošo darbnīcu mākslas dārzus, kur pie mākslinieces Jolantas Ābeles apgūst gleznošanas tehnikas. Tātad izstādes aizklāšanas pasākums 18. 14. martā un 14. martā 19. aicinām uz Kluso ūdeņu 16. koncertu, un pēc koncerta balle, šoreiz diskotēka, kurā būsim kopā ar dīdžeju Gustu. Tā kā laipni aicināt, biļetes vēl ir pieejamas. 21. martā mazos skatītājus aicinām uz Lāzercirka šovu 3D formātā otro daļu. Decembrī bijāt un esat dzirdējuši atsauksmes. Šī izrāde bērnos raisīja lielu sajūsmu, un tādēļ šīs izrādes otrā daļa 21. martā 18. Biļetes ir dažādās cenās. Viņas ir klasificētas pēc tā, kādu vietu zālē jūs izvēlaties. Ir arī ģimenes biļete, pensionāru biļete,
šo informāciju meklējiet Aizkraukles mājaslapā vai arī nākot pie mums uz Kultūras namu uz kasi. 22. martā 2018. Muzikālās bankas uzvarētāja Dona koncerts ar nosaukumu Varanasi. Arī šo koncertu vēl ir iespējams iegādāties biļetes. Un šajā 22. martā tad visu dienu pavadīsim Iga centrā uzņēmēju dienas aktivitātēs. 18. dosimies uz Dona koncertu, bet pēc Dona koncerta visi uzņēmēji un uzņēmumi ir aicināti pavadīt vakaru kopīgā ballē. Pieteikšanās uz uzņēmēju dienas balli līdz 21. martam Pilsētas kultūras namā. 23. martā savukārt 16. ļoti interesants koncerts Krievu romances. Pie mums viesosies izpildītājs Viktors Kazlitins, brīnišķīgas balss īpašnieks, baritons, pats arī spēlēs ģitāru. Biļešu cenas ir 4 eiro. Tās var iegādāties gan Pilsētas kultūras namā, gan portālā www.biļešparadīze.lv. Šeit būs bildīt kādi ieskaisti uz litināpašiem. Un aicinām jau iepriekš laicīgi iegādāties biļetes arī uz turpmākajiem marta pasākumiem Pilsētas kultūras namā. Un 26. martā pie mums viesosies Rīgas Leļu teātris. Šis ir ļoti profesionāls teātris un viņa izrādes vienmēr kvalitatīvas un ļoti interesantas. Un Rīgas Leļu teātris pie mums ir atvedis izrādi Maks un Morits. Biļetes cena ir 2 eiro. 26. martā 17. izrādes sākas. Biļešu iepriekš pārdošana jau notiek. Un aicinām jūs uz ļoti interesantu koncertu. Daumanta Kalniņa džeza kvinteta koncerts 30. martā 15. Arī biļetes jau ir sāktas tirgot gan Pilsētas kultūras namā, gan Biļešu paradīzes kasēs. Biļešu cenas ir 4 eiro, pensionāriem 3 eiro. Nu, atgādināšu, ka Daumants Kalniņš savu karjeru ir uzsācis 9 gadu vecumā, kā Doma kora skolas audzēknis. Ir dzirdēts daudzās izrādēs, un viņš ir saukts par Doma kora Lakstīgalu, dziedājis daudzās izrādēs gan operā, gan teātros. Viņš ir saņēmis balvu par lomu izrādē Parīzes Diemātes katedrāli Nacionālajā teātrī, kā arī pagājušā gada nogalē mēs satikāmies ar Daumantu šeit Aizkrauklē Lāčplēša izrādē. Viņš spēlēja titulu lomu, tātad Lāčplēša lomā Aizkrauklē bija Daumants Kalniņš. Viņš ir virtuos, aktīvs, atraktīvs. Šoreiz kopā ar savu džeza kvintetu ieradīsies Aizkrauklē tātad 30. martā 15. Daumants Kalniņš. Biļetes jau ir nopērkamas. Nu, ko baudīsim kultūras pasākumus, laicīgi pirksim biļetes, lai varētu izvēlēties ērtākās un labākās sēdvietas zālē.